Tu raudi par kaut ko? Nemīlēts cilvēks, to nevar izdomāt. Nebūs laika domāt par aizmirkšanu, būs jābrauc uz Tenerifi, uz Los Americanos. Es esmu pārliecināts, ka viņš pa nakti šņukstas pilvenā. Tas ir skaidrs. 5 mutes, es atvainojos, jābaro, un mamma strādāja 3 darbos. Cik to debilu cepuru vecīt? Tu esi labākais. Pozitīvismu, ja to iznestis. Pozitīvismu, jā, bet es viņu dvēselē būšu iedirsis, tomēr. Jo lielāka deputāta būs alga, jo mazāk viņš zaks. Vieta, kur justies kā mājās? Vieta, kur noņemt maskas un būt sev pašam? Tāds ir podcasts Atver muti. Dāmas un kungi, dargie skatītāji un arī klausītāji, tie, kas mūs dzird Radio Tev Spotifyā, esiet sveicināti. Šis ir podcasts ar nosaukumu Atver muti. Mans vārds ir Lauris Zalāns, un uz šo podcastu es parasti aicinu cilvēkus, kas, pirmām kārtām mani iedvesmo, un otrkārt daudz un dažādās sfērās darbojas šie konkrētie cilvēki, un šodien mēs parunāsim par to, kas notiek ar tām maskām, tad, kad tu esi populārs, zināms, leģendārs, es pat gribētu teikt, mūziķis, dziedātājs, dziesmu autors. Šodien pie mums ciemos Inters Bursulis. Sveiki, dārgie! Kā tu jūties, Inter? Citējot sev zinām cilvēku, vēl nekā. Labs sākums, ļoti labs sākums. Klau, pirms mēs ķeramies klāt visām tām lietām, ko man te gribas patirzāt un iztirzāt un tā. Kā notiek gatavošanās 8. marta koncertam, lielajam, grandiozam, kas būs pēc 5 gadu atkal atgriešanās arēnā? Jā, 18. gads, tiešām sanāk 19. 19. bija. 19. Okay. bija, jā. 8. martā arēnā Rīga. Jā, kāds laiciņš ir pagājis, acīm redzot, tam laiciņam bija jāpienāk, un arī mums ir ko teikt, un jauns albums, starp citu, tad arī bija jaunā albuma zīmē, lūk, šis te koncerts, un tagad arī jācer, ka biežāk izdosim albumus, tad biežāk būs arī koncerta arēnā Rīga. Jūtos es lieliski, sagatavošanās process ir uzņēmis nenormālos apgrieziens. Šodien man bija tikšanās ar Reinas Suhāno sarunāta, 12:30, bet viņam bija jābūt Valmierā. Un tad mēs satiksimies 6. Bet, tad tu brauksi pēc šī, tu braucis? Mēs tiksimies tepat galvaspilsētā, bet tā, kas attiecas uz skaņu, uz gaismām un muzikālo materiālu, tas viss ir jau gatavs. Aktīvi notiks mēģinājumi tikai nākamnedēļ. Mēģinājumi mums būs kādi 8. Meitenes trenējas. Ko saka? Tik skrupulozi tu man stāstīja. Jā, jo viss ir grafikā, jo vienīgajam, kuram nav darba ārpus abonementu orķestra, esmu es. Pārējie visi kaut kur strādā un ir tiešām darbīgi pedagogi un spēlē dažādākās grupās. Es esmu tikai ar abonementu orķestru saistīts un tāpēc es zinu konkrēti, ka viņiem vajag plānu un vajag konkrēti grafiku, lai viņi varētu sakārtot savu ikdienu. Un tagad tā. Jā. Ir kaut kas, ko drīkst tev pačukstēt vai galīgi vēl nē? Tā kā es domāju potenciālajiem apmeklētājiem. Pačukstēt nav ko slēpt. Man tiešām nav ko slēpt. Mums būs viens viesis, kurš ir pamatots, Jānis Aišpurs. Mēs nodziedāsim mūsu duetu jauno, kurš ir atsaucies spēlē savā burbu flautā jaunajā albumā. Un viņš arī albuma producents, un tāpēc viņš arī būs pie mums ciemos. Un, principā, tas arī viss. Pārējais ir tiešām Breņu Suhāno kunga rokās. Jāsaka tā, ka pirmās daļas sākumā jau būs dziesmas, kuras mēs parasti spēlējam beigās. Ļoti interesanti. Uzreiz jau izbliest tos lielos hitus, ja. Bet Reinis pamatoja to, kāpēc tas tā vajadzīgs, un mēs piekritām. Ok, labi, bet būs smuki, būs forši. Kādu flashmobiņu uztaisīsim arī pirms arēnas Rīga, lai būtu ko rādīt ekrānos, dziesmā spēlē savā burbu flautā, bet par to jau sociālos mēs jau zinām, ka nav vairs aktuāli tie flashmobi un tās kustības, tas
nu, tajos vairs tā baigi nepiedalās, bet mēs to arī mēģināsim. Mēs mēģināsim iet to veco ceļu, un skatītājiem būs iespēja piedalīties arī koncertā, ja viņi gribēs, viņi varēs arī uzdejot. Sapcīt, mums būs ļoti tāds brīvs vakars, jā, varēsiet dejot pa stūriem, bučoties, kā tik vien jūs vēlaties, jo tiešām šis ir tāds neoficiāls vakars, neoficiāli ballīte, un mēs mierīgi varam atpūsties tā, kā mēs esam pieraduši to darīt. Super, izklausās, būs tiešām forši. Bet vēl pēdējais jautājums, par koncertu. Pārējie viesi, es domāju, Renārs, Kaupers, Dons. Jā, viņiem pašiem savi koncerti ir. Viņiem būs, Donam būs augustā, jā. Bujānam būs decembrī, sapratu, okay, jā. X-faktorā, jā. Un Renāram, nezinu, šogad viņiem būs koncerti. Kā tev liekas? Es pieļauju, ka gan jau, jā, vajadzētu būt. Vēl viņi nesaka neko, bet... Viņi būs tur. Es neteiktu, ka mēs neiedomājāmies par viesiem, bet kaut kā mēs parasti, jā, bez viesiem. Tie, kad paši spēlējam, jā, baigi ļoti interesanti. Pirmā reize tā, es iedomājos, kāpēc tas tā ir sanācis. Bet Jāncīts būs, mēs Jāncīts esam baigi sadraudzējušies tagad šī te pēdējā pusotra gada laikā. Pirms tam es ar viņu biju maz komunicējis, vairāk ar viņu sieviņu, ar Aju, Andreju. Un tā, bet, kaut kā tā, joks pa jokam, bet mēs esam pat nopietni parunājuši un arī caur dziesmām stāstījuši kaut kādus savus stāstus, ja, teiksim, producējot jauno albumu. Mīlīgi. Viņš jau tāds mīļuks, kalniem pār, citi kalni būs, nemīlēts cilvēks, to nevar izdomāt, to nevar sakomponēt, jā. Tā kā man bija liels pārsteigums, ka viņš ir arī šīs dziesmas kalniem pāri teksta autors. Tas arī ļoti interesanti. Skaisti, lai izdodas tas koncerts. Es domāju, būs mega grandiozi. Būs forši. Mēs jau arī visiem tiem loriņiem, mazliet mazāk arī brauksim pēc tam uz Daugavpili 15. 16. martā un būsim Rēzeknē, Cēsīs un Liepājā. Izspēlēsimies, gan jau kādos pilsētas svētkos vēl un visas gaismas, Pepe Juris ir pie grafikām un jā, mēs diezgan tāda atbildīga komanda, jāsaka, ir savākt un tāda par Debussol Music un abonementu orķestri un stīgu grupu un pūtējiem un visu to, kas notiek uz skatuves reāli laikā, par to man vispār cepurnost, jā. Super, lai izdodas. Ķeramies klāt. Galvenais jautājums, ko... Tas nopietni? Nē, drusciņ. Bet mēs varam brīvi runāt. Par to vispār nav jāstrauc. Okay, jā, labi. Jā. Bet pats galvenais ir justies kā mājās. Jā. Šī ir īstā vieta, kur to darīt. Šis ir, jā. Šis ir radio man. Un tev? Precīzi. Jautājums, ko es uzdodu ik katram, kā numuru, jau 2 jautājumi, pirmais ir par tām aktuālajām lietām. Kāds tu esi mājās? Inter, tāds ir jautājums. Vizuāli tādās slimnīcas biksēs staigāju, čībās, soki zeķītēs, jā, godīgi. Un tādā brūtainā kreklā, kāds ir Jānim no lauksētas tādā kreklā. Un, jā, ar tādu dīvainu frizūru, jā, tāds ļoti interesanta paskata. Man ir arī tāda forša stulba pufaika, kuru man uzdāvināja pilnīgi nejauši Kārlis Lācis pirms 12 gadiem, un to es arī valkāju, jo tā ir vislabākā, visizturīgākā, vissiltākā, arī vasaras laikā viņa var uzģērbt, jo viņa ir visaugstākā. Viņa ir apmēram 2 centimetru biezumā, viņa saglabā siltumu, uztur augstumu, tā, un tā tas arī staigāja pa māju. Universāli, manai kundzei pat ir neērta dažbrīd, kad atnāk ciemiņi, bet tur neko nevar darīt. Jā. Un kā vispār ir viegli izkāpt no tā Intera busuļa, kas ir, tajā profesionālajā pasaulē zināms Interas busulis, bet kad tu esi mājās beidzot, jā, tev pašam ir viegli izkāpt no tā. Nezinu, tas ir to var sākt par tēlu kaut kādā sfērā vai skatījumā? Tomēr es uzskatu, ka cilvēkos jāiet ir tādam zolīdam, smaidīgam, foršam mājas. Es arī esmu smaidīgs, bet es esmu mazliet tāds brīvāks, un man vispār ir prieks, ka ir vietiņa mājas,
jā, kur es varu justies labi, brīvi, netēlojot, un tāda, ka tas ir forši. Bet vai man būtu kāda, baigā maska virsū uzvilkt, es tā neteiktu. Varbūt mazliet, jā, es mazāk varbūt lamājos, jā, izvalbīju acis, jā, kaut kur, teiksim, uz kaut kādām mazāk šokējos, jā, to, kas notiek apkārt, bet mājās es šokējos par visu, kas notiek apkārt. Kas ir tavs mīļākais lamuvārds? To drīkst teikt tagad? Standarti, teiksim. Dubļi! Atkal jāvērt pie akmeņi, un tad acis skaties pa labi. Jā. Acis uz kātiņiem, skaties pa kreisi, acis uz kātiņiem. Un tāds, jā, lauksētā, atkal otrais pieminam, jā. Lauksētā darba daudz, un tas ir ļoti forši. Tas man galīgi izsit ārā no visa tā, ko es daru šeit galvaspilsētā, un tas ir vislieliskākais tajā visā. Mēs arī dzīvojam ceļgalā, ko es ar to gribu teikt, ceļš beidzas, un tur arī mēs dzīvojam. Tā kā. Ja tālumā ja es pa mīglu ietu un tālumā tur ir lodziņš, tātad tas tikai un vienīgi ir mūsu lodziņš, nekāds cits, ne kaimiņi, nekāds, tāpēc, ka tur radiusā apmēram kilometrus neviens vairs nedzīvo. Cik jau ilgi sanāk nedzīvojat Rīgā? Tieši, ka Covid sākās, man liekas, 19. gads, 20. 20. sākās, jā, martā. 20. gads, tūlīt būs martā 6. Līdz 6. martā būs, tad sanāk 4 gadi. Jā. Bet tas ir visiem bērnu dārziem jā. Un meita sāk iet 1. klasē, tagad viņa ir 4. Viss ļoti vienkārši. Un nepietrūkst vispār? Ne, iti nemaz. Es, protams, esmu ļoti bieži palicis Rīgā, mums jau Rīgā vēl dzīvoklis ir konspiratīvais. Un, tur tas skudra pūzdis un kāds. Es tā nebiju kādreiz vispār to pamanījis, jutis un tas, ka augšā, apakšā kaut kāda dzīvība, aiz sienām kaut kas notiek un aiz loga, lai vai cik biezi tā paketa, tomēr kāds nobrauc un tas bija tādi ļoti dīvaini pēc tā visa, un visu laiku ir gaišs, jā, tas laternas iespīd logā, bet tad, kad ģibuļu pagastā tu grib aiziet pačurāt pa nakti, tur ir tumšs. Atver acis un tur var nosisties vienkārši tur vienā brīdī. Ja? Un neviena mašīna nebrauc. Ja ir kaut kur tālumā kaut kādas tu lampiņas iedegās, tad tu suņu uzreiz. Un tad ir stress, kas var tagad braukt, ja? Ja brauc mašīna, ja kaut kur tālumā dzirdams, kāds motoriņš skan, ja? Tad skaidrs, ka tikai pie mums brauc. Ir kaut kas, tā kā pietrūkst, skaidrs ir, laikam es sapratu, kas toči nepietrūkst, ja tas skudru pūznis visdrīzāk, jā. Bet kaut kas varbūt, kas pietrūkst. Pietrūkst kāds teātrs, varbūt, vispār man patīk pilsēta, un man patīk pa vakariem pastaigāt. Man pietrūkst meža parks, ja tur bija man tāds aplīts, kur es skrēju 8 kilometri, ja? Bet manu sapnis tagad piepilda Kārlis Lācis, kurš tagad dzīvo meža parkā, un viņš skrien, mēs kopā ar viņu skrējām to apli, tos 8 kilometrus, viņš man ik pa laikam atsūta, ka viņš ir izskrējis tos 8 kilometrus, tieši to apli, kuru es viņam parādīju, nevis viņš man. Viņš to ik pa laikam skrējas, tev parādīt, pilnīgi svaigi šajā nedēļā tapus bildīt, ja screenshotiņš, tā kā. Pilsētā ir savu burvību, un laukos arī savu burvību, un es, man patika gan pilsētā, un man patīk ir laukos, bet tā, lai nakšņot, es nakšņoju tikai laukos, jo man patīk pamosties tādā klusumā, es dzirdu tikai putniņus un saulīti jau tur kaut kur jau mazliet jau parādās, un tad es pamostos un varu kaut vai pliks, nevis kaut vai, bet pliks, iziet ārā, ko es arī daru vasarās un ieju uzreiz dīķītī un nopeldos, un tas ir forši. Tu jūti atšķirību lielu starp lauku cilvēkiem un pilsētniekiem?
Kas ir varbūt tas, ko gribas un var izcelt šī visa sakarā? Oho. Nu, ja mēs tā skatāmies, tad Rīgā, vismaz ar tiem cilvēkiem, ar kuriem es komunicēju, dzīvo laucinieki, kuri ir ne no Rīgas. Visi ir no kaut kurienes atbraukuši, jā, un tu arī tā skaitā. Jā. Tā kā tādu īstu rīdzinieku es nezinu, ko domāt, jo es tādu neesmu vienkārši sastaps laikam. Rēmons Pauls, kaut viņš arī Iļģuciems, jā. Viņš ir rīdzinieks. Ir sastaps tādu rīdzinieku. Kurš bija rīdzinieks? Roberts Rasa ir rīdzinieks Sarkandaugavā. Nu arī lauki. Katrs mikrorajons kā lauki. Jā, tieši tā. Un izrādījās, ka Robertam Rasam ir, manam bērnam Robertam Rasam viens ģimenes ārsts. Cik tā pasaulī maz? Jā, pie 100 gadiem, un tad atkal, tad mans bērns pie ģimenes, pie Roberta Rasa ģimenes ārsta. Bet tu pats redzi maskas tās, ko uzliek cilvēki sabiedrībā izējot? Nu, tu bieži saskaries ar to, ka, šit taču nav īsts cilvēks pretī man tagad. Ir, jā, cilvēkiem patīk iztaisīties, varbūt šad tad. Tas man tā baigi neuzrunā, un es vienkārši novēršos, var teikt. Kaut ko es tur pasaku, dienas sveiki, bet tā kaut kā es esmu iemācījies filtrēt. Un es tā kaut kā nepievērš tam uzmanību. Viņš tāds ir, viņam tā patīk. Ja viņš tā labi jūtas ar to masku, tad ir tad tā ir viņa darīšana. Un tā, bet tiešām atkal jāsaka, tajā cilvēku sabiedrībā, kurā es tusēju pa dzīvi Rīgā, es vairāk vai mazāk viņu savu zinu gadiem, un tā baigi neliekās, ka ir maskas, ir ētika, kaut kāda izstrādājusies, un es apmēram nojaušu, kāds viņš varētu būt dzīvē, un man ar to arī pietiek. Bet kāpēc tā dara? Kā tev šie cilvēki, kāpēc uzliek maskas? Nezinu, viņu profesija to pieprasa, vai viņi grib vienkārši parādīt pārējiem, ka ir labāk nekā ir patiesībā iespējams? Nezinu. Varbūt viņiem liekas, ka sabiedrība iedalās kaut kādās kastās, ka varbūt nepieņems tādu lauķi, kāds viņš patiesībā ir. Iespējams, ka viņš tiešām domā, ka tā viņš tiks tālāk, tēlojot no sevis kaut ko. Bet es esmu atklājis, man tā formuliņa jau gadiem izstrādājusies, kad visi jau ir vienādi. Tie ministri, tie vienkāršā darba darītāji, tie solisti, visi pārējie, ja? Lielie biznesmeņi, ja? Kur starp citu brīžiem liekas, ka ir visvienkāršākie cilvēki, ja godīgi. Kad es arī vienkārši komunicēju ar viņiem, ar jebkuru cilvēku, jebkuru darba darītāju, un es nebaidos arī sevi kaut kā atklāt, ja, pasmieties kaut vai par sevi, ja, kaut kādās situācijās un tā kā izmest kādu stulbu joku, pateikt kādu rupju vārdu, ja, šad tad, ja liekas, ka tas ir ļoti nepieciešams, ja, tā, lai pasmietos, lai tu jau zini, redz, izdevās. It kā nezalīdi, ja radio tevi, it kā inteliģents. Bet tas ir manā YouTube arī video formātā tā, ka audio ir radio tev, video ir Lauris Zelāns, tā ka mēs šeit uz labas līnijas spēlējam. Bet tu pīkstu liec virsī? Neliec. Tad visu to dzirdēšu, to pa tiem dubļiem arī dzirdēs, ja? Ja tu negribi, varam izgriezt. Nē, izgriezt, kāpēc izgriezt? Nē, nopīkstināt. To pirmo? Jā. Pirmo tu nopīkstini, otro ne. Par dubļiem. Jā. Pēdējo atstāju. Tu, laikam, es pateicu 2 reizes, ne to. To šo te arī nopīkstini, okay? Jā, sarunājuši. Pirmo nopīkstinam, par dubļiem nepīkstinam un šito nopīkstinam. Bet šo, ko es tagad atstāju. Sapratu. Okay. 2 atstāju, 2 aizgāju. Okay. Sapratu. Ko tas no tevis, kā no cilvēka prasa, ir prasījis un prasa vēl tagad, būt uz skatuves?
Nu, kādas ir aizkulises tam visam? Jo, nu, ar skatuvi tu draudzējies, nu, pilnībā. Tu tur jūties kā, nu, reāli. Man patīk. Jā. Man patīk, jā. Es nezinu, tu jau ļoti labi pats arī zini. Nu jā, bet ne jau uz tādām masām, kā tev Arēna Rīga, tomēr nav nekāda joka lieta, zini. Nu, ir kaut kādas normas tomēr dzīvē, kuras ir jāievēro. Varbūt es neteiktu, ka tā ir maska, vienkārši es mēģinu valdīties, jā? Varbūt. Tā, to es nevaru saukt par masku. Jā. Bet, jo es zinu, ka visiem tu nevar patikt, nu, tas ir normāli. Tāpēc mēģinu šeit tad tikai pākstīties un tā. Es to gribētu darīt visu laiku, bet visu laiku arī nevajag. Nu, es arī taupos, jo ja visu tos jokus vai visu stulbības, kuras es tagad izsviedīšu, jā, nu, tad tas pēc tam arī nebūs ko piedāvāt cilvēkiem. Nu, jā, nu, piemēram, šodien bija ļoti labs kolosāls rīliņš kariņš sanāca. Šodien, ja tu redzēji, ja tu neredzēji, to pasties. Es viņam uzdāvināju torti šodien. Forši, ne? Nu, reāli labi bija. Un tas bija veltījums visiem antivakseriem. Un tā, nu, visi plosījās tur tajos komentāros. Un bija mīļi, forši, man patika. Reti gadās, izšķaut ko tādu, bet nu šā tad prasās, jā. Kurš ir slavenākais cilvēks, ko tu pazīsti? Slavenākais augstākā amata pārstāvis, var arī nodalīt abus atsevišķi, jā. Oi, nu slavenākais, nu Rēmons Pauls, tas taču ir, man liekas, viss slavenākais laika biedrs mūsu, jā, starp mums. Nu, kurš tad vēl slavenāks par viņu ir mūsdienās? Man liekas, ka neviens. Es piekrītu. Ja no mūziķa aprindām. Jā. Mēs ņemam vienu lūk šo cilvēku, tad noteikti viņš. Vai Vairvīķa Freiberga, piemēram. Jā. Lūk, šie divi cilvēki. Jā, man, tev, pārējiem, jā, nu vēl līdz tai slavai vēl jātiek. Taisnība. Tā. Viņi arī ir vienkārši cilvēki? Ar Vairiņu neesmu runājis. Kaut kad pāris vārdi, labdien, sveiki. Nu, noteikti, ka viņa ir ļoti inteliģenta, forša sieviete. Tāds ir mans iespējas radies, bet maestro, wow, nu, kur vēl vienkāršāk cilvēki, vēl patīkamāk, jā. Ja vēl viņš par tevi pajoko, tad tas vispār ir cieņas augstākais punkts no viņa puses, jā, baigi forši. Viņš ir par tevi pajokojis. Nē. Nu, redz. Es pieļauju, ka viņš nemaz nezina, kas tas tāds ir. Zalānu Lauris. Nu, redz. Tu baidies tikt aizmirsts kaut kad? Nu, tas notiks, protams. Kāda ir tev tā sajūta? Tas pienāk reiz. Kaut kad jau tas notiks, un tad tu varēsi atpūsties, nu. Nu, tevi tas nesatrauc vispār absolūti. Mani tas tagad nesatrauc, jo es diezgan aktīvi darbojos, man tas patīk, un es vēl redzu uz priekšu, tas varētu vēl turpināties, un ja tas brīdis pienāks, es ļaušos. Tā kā, jā, kāpēc ne? Aiziet tādā. Man ir pensija 3. līmenis, jā. Atvainojos. 2. līmenī jau ir uzkrājumi, jā. Jā. Tā kā, un tur taču visādi tur tie, kas tur akciju tirgi, kas tur ir, jā. Tā banka vai indekso, kas tur, viņi jau skatās. Jo jācer, ka būs kaut kāds uzkrājums arī no viņiem. Jā, nu tā kā nebūs laika domāt par aizmirkšanu, būs jābrauc uz Tenerifi, uz Los Americanos, vulkānu tēde jāapskata no visām pusēm. Jā, nu tā kā tā, nebūs laika domāt par tādām lietām, par vecajiem laikiem, jo tad mēs ar kundzi varēsim baudīt siestu. Es gan neticu, vai ar tevi kaut kad tas tā var notikt. Tu tomēr esi, man liekas, jau tajā leģendārajā sarakstā ierakstāms. Beidziet, Lauri, nu ko nu, vai jūs? Nē, nu beidz. Ko jūs? Nu, cik uz rokas pirkstiem var saskaitīt, cik cilvēki vairākas reizes var savākt Arēnu Rīgu, piemēram. Tas ir tāds, varbūt kaut kur stulbs atskaites punkts, bet, nu, tomēr pierādījums labs, jā, ja vienkārši statistiski paskatāmies. Bet, nu, cik tu ilgi dziedās arī? Otra pusīte. Līdz pēdējiem elpas vilcienam noteikti. Nu,
gribētos jau kā Franks Sinatra. Nu. Līdz pat pēdējiem elpas vilcienam bija slavenākais dziedātājs Amerikā un pasaulē. Tas jau forši, ļoti, ļoti forši. Jā, bet ja man neizdodas, tā kā Frankam Sinatram. Nu, nebaidies no tā. Nu, tad jāmācās laikus aiziet prom no skatuves. Tas baigi forši, nu. Tas varētu būt labi. Ka laiks tu aiziet prom. Nu, kuri bija tie, kuri sportisti, ka viņi laiks aiziet augstākajā punktā un visi viņi ir slavenākie sportisti, kādi viņi aizgāja. Viņi varēja varbūt vēl, bet viņi aizgāja un viņi palika tajā, augstākajā punktā un neviens nemaz nedomāja, nu kā viņš tur tagad, viņš ir slikts. Nu, ja viņš būtu turpinājis, nu, tas noriets jau droši vien, ka kaut kad pienākt, bet viņš bija tajā augstākajā punktā un tas ir forši. Tā. Ir vēl kaut kas, ko gribas paspēt izdarīt tajā visā mūzikas industrijā? Jo es domāju, tas kas tas varētu būt kāds uz ārzemju auditoriju? Grammy? Jā. Beidz. Nē, mēs varam paspekulēt. Padomāt. Mums ir čatiņš. Vispār es, Jānis Aišpurs, Kārs Lācis, sauc, ceļš uz Grammy. Protams, tas ir nereāli. Kāpēc nereāli? Kā tev liekas pašam? Nē, labi, latviešu valodā kaut gan tur arī tāda kategorija ir, vai ne? Jā, es zinu. Bet tā, gribās tā pa mierīgo, jāsaka tā. Tiešām. Negribās nekur neplosīties kaut kur, jo tie laiki pagājuši, jāatzīst. Kurā mirklī notiek tā sajūta, ka vajag mierīgāk? Tas ir vecums? Jo es viņu esmu... Nē, tas nav vecums. Nē, es tikai... Es to sadzirdēju, vecums, jā. Konkrēts vecums, es domāju. Tāpat kā Rolīvā. Vienkārši es esmu to izdzīvojis, es esmu pārbaudījis, ka tas nekam neder kaut kur steigties, nesties, ņemties, un tam nav nekādas nozīmes, ja tev jāupurē ģimene, kontakts ar bērniem un to tas Covids un tam sekojošais Krievijas iebrukums Ukrainā pierādīja, ka tas tēva trūkums bērniem bija nenormāls. Un tad vispār varēja teikt, ka bija jāsāk no nulles tās mūsu attiecības. Ja? Veiksmīgi izdevās. Ot vecākais dēls teica, kā tev forši tiem jaunajiem ar jaunākiem bērniem iet, un tā man jau vecākais dēls liels puika. Un tad es sapratu, ka viņam gribējās, lai tēvs vairāk mājās. Es jau nebiju mājās vispār. Vandījos pa pasauli, 2 reizes nedēļā bija lidojumi vidēji. Un es tiešām izbaudīju to komunikāciju, tās slavenības pieminētās, visus tos zborņikus, es nezinu, kā tas ir latviski. Visos koncerts, kur visi kopā pirmais ešalons, uzstājas, un starp viņiem arī es, Džeks no ģibuļiem, Jā. Tas nav tā vērts. Tas nav tā vērts, man tas vairs nav vajadzīgs. Ja man iedod to Grammy tāpat, būtu ok. Par mūžu ieguldījumu. Jānodzīvo tas mūžs pirmā kārtā. Nē, es neko vairs... Gribas vienkārši darīt savu tīkamu lietu, man patīk būt uz skatuves, man patīk ņemties uz skatuves, man varbūt tas sagatavošanās process nevisai patīk, ja tur es arī negribu atbildēt par gaismām vai par skaņu un tā tālāk. Un forši, ka mums ir režisors šogad un nav jādomā par tādām lietām, kā sastādīt skaņdarbs un kā nepazaudēt dinamiku koncertā, un ko mēs darījām arī pirms tam. Mums pat ir scenogrāfija, es ļoti atvainojos, ne tikai kaut kādi ledi. Tā kā mēs... es ļaujos, es esmu māls profesionāli rokās, es esmu tiešām kā izpildītājs, un tas ir forši, ka mani ievirza tagad, un es varu
ļauties tai muzikas burvībai un tā, bet tur kaut kur tagad ņemties, kaut kur braukt, man pat nekur ekskursijās vairs lidmašīna, man piemēram V1 nāk tādā lidmašīnā, tā godīgi. Un bērni prasa, kāpēc nekad nebrauc kaut kur. Jā, bet es tiešām, arī man naudas žēl, ja iedomājies to aizvedus 4 bērnu ģimeni uz ārzemēm, ja. Bet no otras puses man tiešām man alerģija pret visiem tiem lidojumiem, un tas bija 9 gadus, principā, es nolidoju tādā režīmā, un man apnika vienkārši reāli. Tāpēc es tā baigi neceru vairs ne uz Grammy, ne uz zelta mikrofonu, ne uz Oskaru, ne uz ko. Es saprotu, kad Beyoncé noteikti brauc 6 reizes nedēļā un lido un vēl ar visādiem peldu noteikti arī ar laivām. Kaut kur, bet tas nav mans līmenis. Un es tiešām arī esmu pieredzis pie laukiem, ka man ir kurtuve un jākurina malka, jādomā par nākamo ziemu un tā tālāk. Šīs problēmas man arī patīk, man viņas nebesī, tautas valodā runājot. Man patīk, ka man par to ir jāpiedomā. Un tas ir forši, ka man nav tikai mūzika, tas ir tas, par ko es domāju, un tas mani aizrauj. Ka man tiešām, labi, ka nav cūks un govs, tas gan. Nav tur jālēž govs laidarā, vai tur jādomā, vai tā cūciņa pietiekam trekna, vai nevajag piebarot un tā tālāk. Nē, tas tā nav. Bet, jā, forši, ka ir jāšķūrē sniegs, jāgatavo malka, jāpļauj, jādomā par ābelītēm, kā tik raža zarus nenolauž un tā tālāk. Tad, principā, sanāk, ka tā ir reāla patiesība, ko saka visas lielās zvaigznes, jā, ka laime neslēpjas tajā slavā, tajā bagātībā un tā tālāk. Tad, kad es biju ārzemēs, tad cilvēki, nevis cilvēki, bet visādi administratori un citi teica, tas ir kārtīgs artists. Viņš atdod sevi skatuvei un dzīvi tai un tā tālāk. Bet es esmu pārliecināts, ka viņš pa nakti šņukstas pilvenā. Tas ir skaidrs. Ka tas ir viņam vienkārši ir tas viņš ir pa tālu aizgājis ar skatu un nav vairs atpakaļceļa. Man bija atpakaļceļš tajā, ka bija forši, bija Covids un es jau biju aizdomājis, kad tad es varētu beigt, vai ne? Un tad bija tas iebrukums, Krievijas iebrukums, agresija Ukrainā, un tad kaut kā tas viss notika tā, jā, ļoti, ļoti interesantā veidā. Jā, lika par daudz ko padomāt, jā. Bet tas, ka viņi pārdzīvo, tas ir skaidrs, jā. To es zinu vienkārši pēc sevis. Cilvēku tik liela mīlestība, nepiepilda, ja, to tavu es domāju, ka nē. Sirdi. Nē. Mājās, tad, kad tu aizbrauc uz pusstundu, tu taču nekā nepaliek vairs. No rīta, tā bija, es aizbraucu mājās, kamēr tur tas atkal tautas valodā athodņeks, jā, tur lidoja, pamosties un bērnus uz bērnu dārzu, kā tur tēta laiks un tās visas lietas. Un tad sanāk tā, ka sev vispār laika nepaliek, jā, vēl jābučojās, es sieviņu, tas ir forši. Un jāvaļājas pa gultu līdz 3 pēcpusdienā. Tas ir forši un viss tas ir pie lietas, bet tas ir pamaz, stipri pamaz, jā. Tur tu nevari, kā tu vari nopelnīt vispār tēvu mīlestību, jā, un kas tad paliks tavos bērnos, pēc manas, teiksim, aiziešanas, jā, par ko es arī šādi piedomāju, jā. Kas man ir svarīgākais, tās atmiņas, ja, ko es iedodu savam bērnam, ja. Ar tām taču viņam jādzīvo ir visu dzīvi, ja. Es vēl joprojām atceros kaut kādas tur ugunskuriņus tur no vecāki, tad, kad es biju mazs puisīts, ja, kaut kādas sienu talkas, tur pienīšu vākšanas un medutiņu un kaut kādas cūciņas
Un jā, skaistās vasaras un bezrūpīgo bērnību, velosipēdi, tēva Moskvičs un tādas lietas, ja. Jo viņi bija visu laiku klāt un man ir ļoti burvīgas atmiņas, ja. Bet kas tad paliks, ja es tur katru dienu kaut kur ņemos, kaut ko daros, ja. Tad baigi forši, ja. Mums ir lieliska komanda, ka katrs tiešām dara savu darbu. Es par Debusolu Music, ja. Un ka es tā neiejaucos. Tiešām mums ir tā sadalītas organizācija, muzikālais direktors, izpildītājs. Tā mums ir tāds tristurīts izveidojies, un man kā izpildītājiem tiešām, es iedvesmojos no tās brīvības, no dabas, man ir vajadzīgas emocijas, bet ja man visu laiku jāņemās kaut kādām lietām, kuras man neinteresē, vairs neinteresē, vai vairs neaizrauj, precīzāk, tad man nav no kurienes gūt tās emocijas, un tad jājūk prātā, Tāpēc ir baigi forši, ka man tagad ir daudz laika pārdomām, un ir radīts foršas dziesmiņas, par kurām es ļoti lepojos, un kādreiz vispār, kādreiz nebija tik forši kā tagad. Tiešām. Tagad ir foršākais laiks. Tagad ir rītīgi vislabākais laiks, jā. Vislabākais laiks. Kurš jūtot var mierīgi elpot, nav nekādi pārsitieni, zini. Kaut kas tāds, jā. Ļoti labs laiks tagad, ļoti labs. Ko tu nepaspēji izdarīt ar savu vecāko dēlu, kad viņš auga? Un, viņš teica, kāpēc tu man neved uz garāžu? Vai, tā kā es Janku tagad ved uz garāžu, viņš teica, viņš uz skaldību skatās, kā mēs ņemamies pa garāžu. Un kāpēc es viņam neiemācīju kaut kādas vienkāršas lietas, jā, teiksim, kā skūties vai aizvedis makšķerēt. Un tā. Mēs tagad neesam bijuši makšķerēt, jā. Un es ar jaunāko dēlu arī neesmu bijis, bet mums ir tāds plāns, mums vismaz ir makšķers nopirkts. Mēs nopirkām lētās Lidliņā. Tas, kas viņam kaut kāds, viņš nevar būt, kāpēc smējies. Normāls makšķers. Tā ir tāda, man ir, tie bija sirsnīgi smiekli. Jā, tas tāda, man ir asaras acīs bez mazvai. Nopietni, pilnīgi nopietni. Saka. Jā, un tikai jāuzzina tagad, kas tur jāliek uz tā aķvirsū, lai es vispār kaut ko varētu noķert. Jā, taisnība, jā, tas ir svarīgi. Tikai tā, bet mēs mēģinam tagad saraut, ja? Jau viņš nekāds pensionārs, viņam jau tikai 22 gadi. Bet mēs tiešām tagad, kopā kā čājamies, ja? Ejam tur izskriet, ja? Tur cilājam svarus, un mums tiešām ir tādas kopīgas lietiņas izveidojušās. Tā nav rutīna, bet tas ir vismaz kaut kas, ko mēs darām kopā, kas kādreiz noteikti bija neiespējami. Tu raudi par kaut ko? Vai es raudu? Nē, man nav par ko raudāt. Nekas tāds nenotiek tāds, par ko tā vajadzētu pārdzīvot, ja? Ne, bet tā arī var būt vienkārša lieta. Jā, es domāju, tā aizkustina tevi dziesmu. Aizkustina, jā, taču kā tāda, ir kaut kādas dziesmiņas, kuras tu klausies. Jā. Vienkārši, es laikam, es palicis ļoti sentimentāls, ja? Un sevišķi kaut kādi tiešām gabali par tēvu, dēlu attiecībām. Viņi ļoti maz, bet ir, jā, vai bērnu attiecībām, un par kaut kādām stulbajām mīlestībām. Par tām es mazāk var teikt, ja? Man vairāk patīk tās dziesmas par esību kā tādu, ja, kāpēc mēs esam šajā pasaulē un tā tālāk, un kas mūs vada, un kur tas ceļš ved, un tā tālāk. Šīs dziesmiņas man aizrauja, un šad tad es arī uzlieku. Ļoti bieži vispār mašīnā kaut kādu reti, ko es klausos, bet šādas dziesmas man patīk, un kur par tā forši tā padomāt, ja. Jo par mīlestību tās dziesmiņas, tās jau es izdzīvoju 90. ja, 2000, kurā tur kaut kādos 2000. gados. Pirmā puse, jā. Jā, pirmā puse, tad bija tas aktīvais periods, ja, un tā vēl joprojām man visas tās power balādes patīk, Houstonis un Mariah Carey,
DJ Guano repertuārs, viss tas 90. gadu disko, nu tas vienkārši super, Doktors Albāns un Culture Beat un vispārējais, un, protams, to ikdienā klausīties nedrīkst, ja tev pazudīs gaumas, izsūt vispārdējā kāda. Bet, nu, tad, kad ir baļīte, nu, tad ir tikai šie sūdi skan. Tikai un vienīgi. Vēl ir kaut kāds sūdroks, vēl kaut kāds paskan, kaut kāds kārtīgs, tur. All for one. Nu, tas ir, kas uzdzen, nu, zoseni, katru reizi, nu, tas ir tik krūta, ka tā ģitāra, kā viņu tur, nu, tas ir super, jā. Bet man ļoti patīk tā mūzika. Man patīk, nenormāli man patīk, jā. Ne, nu, es tā tikai, nu. Es tāpat kā par alksni, kā par koku, jo viņš tas ir sūdkoks saucamais, jā. Bet viņš vislabāk deg. Un viņu izmanto kurināšanā, un no viņa nāk siltums, jā. Tāpat tās ar šīm te dziesmām, jā, kuras ir nodrillēts līdz vaiprātam, bet nu tā viņas ir iesēdušās, iezīstas ar mātes pienu tādu sajūtu, jā. Kā kādreiz pārdzīvojām, kā bučojāmies šīm dziesmām skanot, un tas bija, nu, jauka, bet tagad visam cits lietas, kuras mani aizkustina. Modern Talking arī tu klausies? Modern Talking nav mans laiks, bet es zinu visas šīs te dziesmas, jā, tie ir 80. vairāk. Tad, kad es sāku iet uz disenēm, tad tiešām tas bija Seal, Doktors Albāns, Seal vispār super, un Two Unlimited, un kas tur, Wu-Tang Clan un Tupaks, un reps arī. Reps, reps, Fugees, un es biju ļoti liels rap fans, jā. Vēl joprojām man patīk, jā. Ne tikai tie vecie, bet arī mūsdienu kādi vecie, nu, tas gadus atpakaļ, tikai 20 plus 10 gadus atpakaļ. Nu, man ir 28. Es skaitos vecs jau, vai ne? Kurā gadā tad tu esi dzimis? 95. Nu, jā. Nē, nu, es neuzskatu. 95. jau dzēru, jā. Nu, jā, labs salīdzinājums. Diezgan aktīvi pa Ventspildi ņēmos jau, pa kopmītnēm un pa parastiem dzīvokļiem. Tā. Super. Nu, redz, labs pārējais tiltiņš, es tev par bērnību gribēju pajautāt. Jā, bet tā jau bija jaunība jau. Tā bija jaunība, jā, ko tu runāji tagad, nu, tād riktīgi jauniešu gadi, jā. Bet vēl agrāk vecumu par bērnību, jā. Nu, tu arī tur pirms tam pieskāries, tur Moskviči un vispārējais un skaistās vasaras. Bet kāda tā kopumā, ja tagad atskaties uz to, nu, bija, var salīdzināt ar to, kādas tagad ir bērniem bērnības? Nu, šis ir tāds tehnoloģiju laikmets, tā ir tā lielākā atšķirība. Ir telefoni un vispārējais. Kādreiz tiešām bija vairāk kaut kādi konstruktori un lidmašīnu modelīšu līmēšanas un tādas lietas, ja, zvanīšanās pa parasto telefonu ar klases biedriem, vinila plašu un dziesmu atskaņošana no vinila platēm caur parasto telefonu klases biedriem. Kā tas varēja izklausīties? Nu, tā tas bija, jā. Wow. Iespējīgi. Jā, nu tas ir tā, jā, tikšanās ārā, konkrēta laika sarunāšana par to, cikos mēs ejam, kur tiekamies, un vienmēr tiešām arī satikāmies, ja bija norunāts konkrēts laiks un vieta. Tagad, jā, viss notiek uzreiz un ļoti ātros tempos, un jā, varbūt mums bija mazāk informācijas par to, kas vispār notiek pasaulē. Nu, pirmkārt, tā bija Padomju Savienība. Tagad bērni zina tik daudz, diemžēl pārāk daudz, jāatzīst. Bet ir forši, ja vecāki iemācās bērniem filtrēt, kas ir labi, kur informācija ir forša, kur ir mazāk forša. Mani bērni, nu vismaz ir tāds sajūta, ka viņi jūt to atšķirību, bet jā, nu tas varbūt, jā. Bet jebkurā gadījumā
bērniem patīk fiziski aktīvi darboties, vismaz maniem bērniem, un arī viņu draugiem, visi grib iet viens pie otra ciemos, un tā komunikācija tiešām ir caur telefoniem, ja? Un caur visādiem FaceTime'iem, video zvanos ļoti bieži notiek. Es vienkārši redzu, un viņi tur smējās, un viņiem ir tiešām jauki, un viņi tur spēlējas, socializējas, un tas, man liekas, ir vissvarīgākais jauniešiem. Ja? Un vasarā, protams, tikšanās, braukšana uz pilsētu, un tas viss jau notiek, tas viss ir, tā kā vajag liela atšķirība nav, ja nu vienīgi tās tehnoloģijas, kuras mazliet traucē to tiešo kontaktu. Ja, ka mēs aci pret aci, tur tiekamies, tur hei, pilsētā un tā tālāk. Bet to informāciju gūzmu un to visu pārējo valodas un tā tālāk, ko iedod tās mūsdienu tehnoloģijas, tas ir wow, to pat nevar salīdzināt ar padomu laikiem, ja, ko tas var iedot. Ja mēs pareizi izmantojam, protams, to visu. Ja, mums ļoti bieži paklūpa kāja, tā teikt, arī uz šīm lietām, bet, tas, diemžēl, tas tā notiek. Un, protams, katrā ģimenē es pieļauju. Tā tas ir, jā. Par tavu bērnību vēl runājot, tev bija kaut kas tev pietrūka? Es domāju, ne materiālā ziņā, bet, ja tu tagad atskaties, tu minēji, jā, ka skaistas vasaras, skaists laiks, bet kaut kas... Tā baigi nē. Bija manī velosipēds, gribējās ļoti kaut kādu špēriņu, kurzemnieku valodā runājot, es nezinu, kā ir latgaliešiem. Cik ir špēriņš? Pārliecini mani, vai es zinu, izstāsti. Mopēds, kā būtu? Stela, Delta, tie vecie padomju aparāti. Mēs teicām mapietka un viss. Mapietka, jā, tieši tā. Kā jūs sakat, mego? Mega? Latgaliski, jā. Mega. Tiekamies mega? Jā, mega. Jā, tas baigi. To es arī zinu. Jā, nekā it kā, mēs... Man bija tāds sajūta, ka mēs nedzīvojam trūkumā. Man mamma strādāja gaļas kombinātā, tur bija visās deficīta preces, protams, viss pārējais, ko es zināju, ka tas tā ir, bet tā bija vienkārši standarta procedūra, kaut kādas mainīšanās, un tā tālāk, un mana bērnība tiešām bija saulaina, gaiša, skaista, vecākiem netik skaista, netik saulaina, visas inflācijas, un visu laiku tiem bērniem jādomā, kur zandeles dabūt, kur dabūt pārtiku, kaut kādas maizes, un tēvam vēl šņabi vajag, un visas šīs te lietas, un tāds deficīts, un tad tur 1000 rubļi kļūst par 5 latiem, un viss tas, un tēvs stāstīja, viņai bija dzīvokļa, kaut kā māja, viņš varēja nopirkt māju par kolhoznieka darbā sastrādāto, ja? Un tas viss pārvērtās pa kapeikām, ja? Pāris kapeikām, un tas bija vienkārši, viņš teica, tas bija drausmīgi, 5 mutes, es atvainojos, jābaro, ja? Un mamma strādāja 3 darbos, bet mēs neko tādu nejūtām, mēs kā bērni. Mums tiešām viss bija jauki un forši, un tā ravējām, protams, bietes ļoti aktīvi, jo tā bija iespēja ģimenei nopelnīt, tur kolhoz, es nezinu, vai bija kolhozi jau vai nē, bet tas bija kaut kādi, jā, pirms mūzikas koledžas laikiem, ja, kaut kāds, tu nezinu, 80. gadu beigas, kāds tiecība ir jāstāvas, bet nekas. Plus mīnus. Jā, un jā, tad tur ģimene varēja ņemt vai hektāru, vai 2 hektārus, vai 3 hektārus, cik tu varēsi panest, ja, un izravēt tās cukurbietes, un tad tev vasarā tu sāc viņas ravēt, tu viņas retini, un principā tu audzēji priekš kolhoza, un tad rudenī tu viņas novāc, un cik tad tu tur esi savācis, tik arī naudiņas tu dabū par to visā vasarā padarīto, un tu tā ravēšana vienkārši bija līdz šitā, līdz kaklam bija tā ravēšana, bet, tas bija ģimenei ļoti spēcīgs budžeta papildinājums. Interesanti laiki.
Vai ne? Nu, Tagad ļoti grūti iedomāties kaut ko tādu īstenībā. Nu, tagad jau arī ir zemenes un ir taču visāds iespējas, kur ģimenei piepilnīties, ja? Bet ar tām bietēm un ravēšanu nodarbojās ļoti daudz ģimenes mums apkārt. Visi mūsu vienaudži, visi, par ko runājam, par bietēm, atkal visi par bietēm. Ja mēs nedzīvojam Talsos, bet pie Talsiem Pastendē, un es gāju arī Pastendes pamatskolā, un bija vēl Pastendes pamatskolā Lauciņš, tas saucamais, kur tu bija jāiet 6 reizes vasarā, jāravē kartupeļi un burkāni vispārējais, jo to, ko tu tur ravēsi, un izaudzēsi, to arī tā virtuve tev vārīs pusdienās no septembra līdz maijam, ja? Tagad tas bija tāds, lauku skolas burvības, nezinu, kā bija pilsētas skolās, bet tas tajā laikā tā bija, vēl visādas tulpju galvas tur jāplēš, lai lielāki tulpju tie sīpoli vai kas tur, burkānus bija jāvāc kolhoza laukā, bija kartupeļi jāvāc, bija jāiet lasīt takmeņus skolēniem uz kartupeļu lauka, bija jāvāc kartupeļi, kur bija pa vienam tur pakrituši, ja, tos pēdējos kaut kādus pēc lielās kartupeļu talks, vēl tos vēl jālasa, un tad bija jāstāv kasē, un tad kastes tur atzīmēja. Tev ir interesanti vispār? Jā. Kas tas atzīmē, cik tu kā skolnieks esi savācis, un tad, tur visi skolēni stāvēja rindiņā pie tāda lodziņa, un tad tu dabūji attiecīgi rublīšus kaut kāds ar Ļeņina tēlu. Jā. Un tad vienā vasarā varēja nopelnīt, vēl bērnība, taču bija Lielsalu kūdras purvā, es biju traktorists, kurš vāca kūdru, man tēvs bija brigādes vadītājs, un viņš, gribēja pelnīt tai mājai un dzīvokli vai kam tur, un viņš strādāja uz krāna, kūdru lika tādu kausu mašīnās smadojās, un pa to laiku es, 12-gadīgs puisītis, braucu ar traktoru kopā ar citiem večiem un vācu kūdras purvā. Kādas vairākas vasaras no vietas, bet es nopelnīju arī rietumu playeri, Sony, ar visām austiņām. Jā, un tā kā... Labi. Man patika klausīties plates toreiz. Fausto Papetī bija tāds saksofonists. Es nezinu, no kurienes vecāki bija izrāvuši to plati, ļoti burvīgs muzons. Bija Ļeņingrads Dixielands, tur vēl kaut kādas plates un Fausto Papetī, bet man vairāk patika tas vārks, kur bija sieviete ar saksofonu un kailām krūtīm. Protams, jā. Un tad to man baigi patika tur visu to klausīties. Tāda bija tā bērnība, Forša. Notikumiem piepildīta. Bija arī malka šķūņi un sienu talkas, un man bija velosipēdi, un mierīgi es varēju iesaisties Moskvičā, cīt ārā no garāžas, uzvilkt cepuru galvā, ūsas uzzīmēju, sēdu uz spilvenu un brauc brāļiem pakaļ uz Pastendes bērnu dārzu. Wow! Jā, un es braucu atpakaļ, un es vēl joprojām atceros, ka es kaut nezinu, kā es tur braucu, laikam pa lēnu, un tad man apzina nenormālā tempā Ikarus sarkans, viņš tā baigi skaļi uzpīpināja, un laikam pa lēnu es braucu, bet es brāļus, man bija jābrauc ar otru autobusu pakaļ viņiem, bet es izdomāju, ka es tomēr aizrolēs pats. Paņems, kamēr tēvs darbā, aizbraukšu pats ar Moskviču, un tā. Iedzinu garāžā, neko nenojautu tēvs, jā. Super. Runājot par tām bērnības atmiņām, ir kaut kas tāds super traks, kas ir noticis tajā laikā, kur varbūt varēja arī teis nebūt iespējams vairāk pēkšņi? Baigi daudz bija darba, jāsaka tā. Es dejoju tautu dejas, gāju mākslas skolā, protams, mūzikas skolā, un bija jābraukā no rīta līdz vakaram, un tas, tāds baigi. Es biju aizņems čalis vispār. Vēl tur, protams, tur meitenes, un vēl bija kaut kāds šaušanas, tur pulciņa gaisenēm, un es biju aizņemts puisis vispār, godīgi. Nebija laika nedarbiem, es domāju. Ja? Bija visādi nedarbi, bet tas vairāk bija kolektīvā, teiksim, kādā muzikas skolā, un tā, kur ar ripām izsit logus, un tā, bet es uzskatu, ka tam bija jānotiek, tas taču ir forši. Ir tāda atmiņa, ka tu muzikas skolā ar ripu izsit rūti. Tas ir forši. Pēc tam jums negājas izst rūtis ārā? Es domāju, jau pašiem savas zopas.
To par redeli sauc. Nē, viss kārtībā. Man māsa ir iesvieda pagali pa galvu. Tas ir bijis. Es esmu lecis no garāžas jumta kūdrā un nepamanīju saulrietā, kad pārvilkt pāri striķi. Tieši šādi, es lecu lejā no garāžas jumta, tad šie striķis bija tādi. Tad tieši šeit. Tieši mutē. Tieši mutē, tā striķis, es tā kā kājām pa priekšu un tā. Esmu braucis arī lielā ātrumā ar riteni un precīzi tieši tāds pats gadījums. Visi priekšā šitā. Un es, protams, palieku braucot ar riteni un man labi galvu nenorāva, klausies tas striķis, veļš ņors. Wow. Es jau iepriekš tev minēju aizskatuvēju, ka man patīk vizualizēt, un es iedomājos, kā tas izskatījās. Nē, bija forši, tad bija baigi maucām ar riteņiem vienkārši, wow, uz ezeru katru brīvu brīdi braucām uz ezeru. Riteņiem gājām ar kājām, tur pavadījām, tad, kad bija brīvs laiks, no visiem orķestriem un pārējā, pavadījām, pie ezera, var teikt. Par bērnību es sapratu, par tagadnī man daudz kas arī ir skaidrs, ieskatāmies bišķiņ nākotnē. Bet tu vairāk ne uz sevi, bet par nākamo interobusuli, iespējams, jā, par nākamo interobusuli. Ko tu viņam varētu ieteikt, tam interobusulim, kas, es negribu teikt, nāks tavā vietā, bet būs nākošais tāds riktīgs grants mūzikas pasaulē, piemēram, vai jebkur citur, bet tāds... es pat nezinu. Varbūt ne tik sekli, kā to darīja Inters Busulis, attiekties pret mācībām skolā, muzikas skolā konkrēti. Jo es labprāt tagad būtu spēlējis uz klavierēm, kā Šimkus, vai kā Kārs Lācis un pārējie. Es ļoti sekli mācījos klavierus. Es to ļoti nožēloju. Kaut ko es tur standartiņā māku, power balādes, akordu secību, bet tas arī viss. Bet tas arī, principā, strādā. Tas arī dara. Mīglas rīts tomēr ir pierādījums. Jā, un vēl tur pāris dziesmiņas, kuras ir ar poga transpolz, Jā, un tikai akordu pamainīt savādākā secībās, un kaut kas man ir izdevies, bet tomēr es gribētu būt tāds elastīgāks uz šo te. Jā, varbūt nerīta visu pēc kārtas. Tas būtu forši, to es viņam varētu novēlēt, Tad viņš būtu, varbūt, izskatītos daudz labāk, Beidz, tu izskaties ļoti labi. Es jau teikšu tā, bet tomēr tie burgeri un viss pārējais, tas nepie kā labi nenoved, Un ko es vēl viņam varētu novēlēt? Neslinkot, varbūt, es arī esmu, es esmu atkarīgs no telefona, jāsaka tā. Šādi tad ir gadījies, ka es iesēžos un es palieku uz kādu laiku un pats maz neaptveru, cik laiks ir pagājis. Tas arī nav slikti, tur es arī daudz ko uzzinu, attaisnojums ir. Tātad es esmu apstiprinājis to, ka tiešām es esmu atkarīgs no telefona. Tā sanāk. Kā kārtīgs alkoholiķis, zini? Jā, vienmēr atradīs attaisnojumu, iemeslu, kāpēc jāizdara. Jā. Bet tā neko nenožēloju. Tiešām neko nenožēloju, jo katrs solis, pie kaut kā ved. Arī tie nepareizie iespējams. Kur man noteikti arī, varēja arī nebūt, kaut kādi. Bet, redz, tas ir rezultējies, un mēs esam pie tevis intervijā, un mīļotāji jūtas labi, un koncerts dzīve notiek, tā kā bez nožēlas, es varu ieteikt, tikai baudiet dzīvi un taupiet veselību un tā tālāk, atpūtieties, lai varētu pastrādāt, krājot spēkus. Bet jaunam, vai to ir viegli izdarīt tā? Zini, ka tu neesi, es teikšu tā skarbi, tu neesi nekas, jo es arī esmu dzirdējis vairāk kārtīgi savā virzienā to... Bet kas tad tu esi, kas tā pa profesiju? Tagad dari? Tagad ir citādā. Jā, visdrīzāk, ka nē. Tev ir normāli, es saprotu, tā esi intervijas kaut kāds.
Bet normāls darbiņš tev ir? Nu, radio strādāja. Radio? Jā. Nu, kas tad tas par darbiņu? Nu, jā, taisnība. Nu, jā. redz, nu, taču atrodi darbiņu normālu un tad jau būs ok. Nu, viss ir kārtībā. Nu, sākumā ir jāiespringst. Nu, kā jau visās izvēlētajās profesijās. Līdz cik gadiem ir jāiespringst? Un tad var tā kā atlaist drusku vaļīgāk. Nu, ja tu dari, protams, visu laiku iepriekš. Es nezinu. Man ir paveicies ar komandu. Ir forši, ka es varu iespringt mazāk tagad. Bet līdz tam, protams, bija jānonāk. Kādreiz bija tā, ka ļoti iespringu. Ļoti. Sevišķi laikā, kad vēl nebija pieejams digitālais kaut kāds kalendārs un ļoti labs piemēri. Pierādījums tam ir tie mani blociņi, kur ir kādi 6, kur ir pierakstīti vienkārši no līdz, kas man ir konkrētajā dienā darāms, ja. Nu, skrēju uz visām pusēm vienkārši. Skrēju uz kaut kādiem džemiem, tur lecu iekšā visās grupās, ja. Nu, tikai tā, jā. Sev kāpjot pāri savai kaut kādai nepārliecībai, ja. Runāt visādas muļķības. Trenēties, komunicēt un nebaidīties komunicēt un tikai tā, jā. Domāju, bija baigais radio DJs kādreiz? Nu, protams, ka ne. Bet arī tam bija jānotiek, jā. Bet bija? Biju, bet sākumā nelikās nevienam, ka man varētu izdoties. Redz, bet tas viss tomēr rezultēs kaut kamā un kaut kur tevi ir atvedis, jā. Jā, kā vienkārši jāpiekrīt, man liekas, ir visam, ko tev piedāvā. Un tu esi arī spilgts piemērs tam. Tu taču visur pateikt, ka piekrīt visam pareizi. Jā. Un tu nedrīksti filtrēt, ja, teiksim, it sevišķi sākumā, nu, tad, kad tu esi, nu zaļš gurķis, kaut ko, teiksim, es nepiedalos tajā, jo es neesmu patīk akcents uzreiz. Tāds kvalifikācijas, jā. Es sākšu uzreiz, jā, ar kaut ko, nu, kas man vairāk piestāvēt, jā. Bet jāsāk no dubļiem, jā. Tad jau, nu, redzēsim, kā tas viss beigās iznāks, bet, nu, jā, kur tik es nespēlēju? Es sākumā arī dziedāju, un nevienmēr tu vari darīt to, kas tev patīk. Sākumā es arī dziedāju visādas dziesmas, kuras man tiešām arī nepatīk, bet dīvainā kārtā man viņas iepatikās, tad, kad es viņas iemācījos. Un tad es dziedāju ar baudu viņas beigās. Tā kā iespējams jūs tas netīkamais darbs iepatiksies, ja? Jo jūs sapratīsies, ka jums sanāk. Ir kaut kas te ir riktīgi sadusmo? Kas te sadusmo? Nu, labi, dubļi tā tad? Nē, man tas nesadusmo. Nē? Nē, man patīk dubļi. Man liekas mīkstumiņš. Tas taču nav sāpīgi. Tas taču nav sāpīgi reāli. Jā, vispār jā. Dubļos tur visu jātiek ārā vienkārši. Tas ir viss, ja. Un, ja tu māki, ir taču visādi paņēmieni, ja, kā to zābaku tur stumdīt, un tad tu izkļūst no tiem dubļiem ārā. Ja? Tagad tas nav nekas nepatīkams. Kas te ir riktīgi sadusmo? Šodien bija, es gāju, tie mammas bija Lidiņā. Paies, un viens džeks bija baltā pižikā ar Krievijas ģerboni. Un tas tā gāja rokas kabatās, un tās, man tās mazliet sadusmoja. Es bez mazliet gribēju iet atpakaļ un kaut ko tur viņam pateikt. Bet es biju kopā ar māti un kundzi, starp citu arī. Un es negribēju uzlikt masku. Jā. Uzliku masku īstajā brīdī un neko neteicu. Pat mīļā nenojaut, kad bija man radars ieslēgts, jau viņš jau signalizēja, bija jau sarkanā lampiņa iedegusies, ja? Bet es izlaidu tvaiku un gāju tālāk. Un tāds netaisnības, augstprātība, tādas visādas lietas, ja, kuras, necilvēciskums, teiksim tā. Tas man riebis, jā. Ko tādās situācijās pateikt cilvēkiem? Ko viņam pateikt? Ko viņam? Viņš taču zina, ko viņš velk un ko tas varētu nozīmēt, piemēram. Vai ko viņš saka un tā tālāk?
Nu, vienu piezīmi jau var. Ne piezīmi, bet vienu kaut kādu mazu epitetu, kaut kādu muļķi. Cik to debilu cepuru vecīt. Tu esi labākais. Ar pozitīvismu, jā, to iznest. Ar pozitīvismu, jā, bet es viņu dvēselē būšu iedirsts, tomēr. Taisnība, tāds mazu uzvara. Protams, bez rezultātiem, tas ir vairāk kā skaidrs. Bet, tāds, priekš manis, tas ir svarīgi varbūt. Bet tā kaut kāda parkošanās, un tā viņa diena man arī nepabeicās. Man te bija maza halturka palādījumā, un es uz Avotu ielas apstājos vienā, baigi brīvu vietiņa. Es tur apstājos, man bija vēl laiciņš, es ieslēdzu to filmiņu, paskatījos un tā tālāk. Bet ne seksa, parasto. Skaidrs, paldies, ka precizēji. Jā, un tad man pie lodziņa tā pieklauvēja. Es tā nesapratu, kā. Es atvainojos. Un viņš teica, lai es nolaižu lodziņu, un viņš teica, es atvainojos, jūs stāvat invalīdu stāvvietā. Es tā, tāds kauns. Es momentāli, bet es jau tur biju stāvējis jau kaut kādas 40 minūtes jau. Tāds losis, un tad es aizbraucu prom kaunu. Tu redzēji, ka viņš te atpazina, tas cilvēks? Es nezinu. Nav ne jāsmas, bet viņš tieši stāvēja aiz manis. Aha. Un es pieļauju, ka iespējams, tā bija personīga lieta. Šī tas stāvvieta. Un es norēģēju zibenīgi un vienkārši aizvācu sevi prom no turienes. Tas bija tāds, man nepatīk, tāds stāvēšana pa divām vietām, tāds sīkumi. Spļāviens uz ielas, vai ne? Šādi tad ir bijis, kad cilvēks nospļāvis, un es viņam saku, klausies, tā kaut kas izkrita. Wow. Es tik ļoti gribētu redzēt, kā reaģē tas cilvēks. Tādas sīkumi, bet kaut ko, sevi es apmierināju šajā brīdī, es izteicu sev kaut kad nepatiku, un es pieļauju, ka tas viņu aizķer ar kaut kādā mērā, vismaz uz sekundīti, pusotru, viņš aizdomājas par to. Mēs neieslīgsim šajā tēmā, bet es gribēju pajautāt, tā kā sabiedrība, mēs te mazliet pieminam, tev ir kāds sasāpējies jautājums Latvijas sabiedrībā šobrīd, kas ir aktuāls vai mazāk aktuāls, bet tāds graušs drusku. Man tā baigi nesatrauc, man iepriecina drīzāk. 2023. gads bija tāds izteikti patriotisks, Mēs pierādījām, ka mēs varam būt kopā un vienot vairākas reizes pat gadā, kad reizes 3, Un tas bija baigi forši. Un tā attieksme, kura mums ir viena pret otru ārpus šīm tikšanās reizēm ārpus mūsu sportistu un labo cilvēku rezultātiem un tā tālāk, pēc kuriem mēs tiekamies labā nošķņojumā, tas, kas notiek ārpus šiem pasākumiem, tas mani tā nesatrauc, jo es zinu, tad, kad atkal vajadzēs, mēs būsim kopā un vienoti, tā kā mēs jau varam noriet viens otru un cik mums visi ir slikti un cik mums tā valdība, cik tas kaimiņš un tā tālāk, bet skaidrs ir viens, ja tā diena nāks, tad tas kaimiņš, visi, kuriem rūp tā mūsu sabiedrība, tā mūsu valsts, mēs būsim kopā šā vai tā, jo mēs šeit dzīvojam un man, teiksim, es jau sevi vērtēju kā tādu vidējo latvieti, es esmu, ne tikai patriots Latvijas un Rīgas, Talsu, Ģērboņa un Karoga un mūsu himnas patriots un šī hīta fans, bet es esmu arī Ģibuļa pagasta un Talsciema patriots un tāds reāli, man var aizskaitināt, da jebkas nepareizi pateikts vārds, man pagasta virzienā, tā kā es neskatos pagasta veča vai deputāta līmenī, Es vairāk mēģinu skatīties ap sevi un kā es, varētu, ko es varētu darīt sabiedrības labā, Kaut kā tā. Ja mēs paļausimies tikai uz valdību vai citiem cilvēkiem, kuriem iespējams būtu jāizdara mūsu vietā daudz kas. Ir, protams, daudz netaisnības, ļoti daudz netaisnības, Teiksim, kaut vai tas, ka mums cilvēkiem jārīko ir akcijas, labdarības, un kad tiešām tās summas nav tik lielas, kuras ir nepieciešams, un teiksim, eņģeļi pār Latviju vienkārši superīgs pasākums, kā tiek savākti vairāk par miljonu, vai dod 5 akciju,
mēs palīdzam gandrīz visiem, kuri ir pieteikušies tām akcijām un kuriem ir nepieciešama palīdzība. Gandrīz viss finanses, nevis gandrīz, bet pat paliek pāri, ja. Bet tas taču ir tik mazs vispār budžeta rops, ja, kurš būtu jāizņem ārā no budžeta, lai mēs varētu palīdzēt cilvēkiem, ja. Un tā varbūt to mēs jau arī ar grupu runājām, ja, un tas taču būtu tik mīļi, ja par to varētu padomāt. Bet tā vairāk jāpaļojas pašam uz sevi, un tad jau arī viss būs kārtībā, jā. Es arī tad nesatraucos par tām deputātu algām un vispār, tu par to laikam arī gribēju uzprasīt, ne? Jo lielāk deputāta būs alga, jo mazāk viņš zaks. Teiksim tā. Tāda ir mana tā pārliecība. Kam tu tici, Inter? Vai tas ir dieviņš? Vai manifestācija, vai jā, kosmos? Dieviņam es ticu, noteikti. Tas ir, principā, ir arī viens tāds, es par viņu fanoju, var teikt, un ir ļoti, es klausos daudz kristīgo mūziku, un tas man aizrauja, visi lūk šie tā noskaņa, viss tas, kur veda tas muzons, un vispār tas viss līdzības, un tā tālāk, tā kā, tas viss ir forši. Jā, bet kā zinātnieki teica, kur ir vislielākā pasaka, ja, par Jēzu, par Dievu un par pasaules radīšanu, ja. Bet lai vai cik tas viss būtu, izdomāts, bet tas ir tik jauki, tas ir, es nezinu, es ļaujos tai pasakai, var teikt, ja, man patīk viss tas stāsts, bet tas arī ir tas, kurš nomierina, man liekas, lielāko daļu sabiedrības, jā. Tas arī ceļ, tevi laukā no visādām atkarībām, no visādām nebūšanām, no visa sliktā, kas tev traucē dzīvē, kas tev traucē dzīvot, jā. Un tas ir super, Tu esi lūdzis Dievam savu karjeru, piemēram? Nē, neesmu lūdzis. Es pat, man liekas, nereiz neesmu neko lūdzis. Bet tad tu tici vairāk, tāpēc, ka tas ir skaisti vai... Es vairāk ļaujos tam mieram, jā, kaut kā es esmu piedalījies, teiksim, lūkšanās, jā, kopā, jo man bērni mācās Tautas kristīgajā vidusskolā, un tā, bet kā es pats esmu lūdzies par kādu, varbūt ne tieši lūkšanā, varbūt es esmu vairāk aizdomājies gan ļoti bieži, kaut būtu labi, kaut būtu forši, kaut viss izdotos un tā tālāk, bet nē, tāds nav bijis man, bet varbūt vajadzētu, ne? Par ko tu gribētu? Es aizbraukšu mājās, varbūt par tevi. Pirmo reizi. Kaut būtu labi, kaut šis podcasts izdotos. Jā, tā būtu laba lūkšana. Kaut viņš aiziet, ka būtu 3 miljonu skatījumu. Jā, precīzi. Būtu kliki, būtu visu laiku. Un pārējām tām lietām, kaut kāda ezotērika ir tava lieta? Kosmos, planētas, arī, horoskopi? Protams, es esmu māņticīgs diezgan horoskopiem. Vispār, gan drīz vai nē. Tu taču ko tik nevar izdomāt horoskopos, ja? Bet tā, māņticīgs esmu ļoti nepatīk izpaust kaut kādus noslēpumus un tā, jo man liekas, ka neizdosies, ja tur izpļāpāsies ja, par kaut ko, par kaut kādiem nākotnes plāniem, no tādiem lieliem, jau par tādiem zināmiem, par tiem gan, ja vērts pastāstīt, jo kā tad cilvēki uzzinās, ja. Jā. Bet par tādiem, kuri vairāk uz priekšu, uz nākotni, ja, par tiem labāk nestāstīt, jo ir bijuši gadījumi, ja, ka tu izpļāpājies un tiešām neaiziet, un tev neizdodas, ja. Tev māņticība nav traucējusi nekad dzīvot? Ir traucējusi. Tā, jā, ka... Jā. Kā tad? un tev nav sajūta, ka jācīnās tā kā tad ar to. Jo es vienkārši saprotu, tici man jauniešiem jau īpaši, tā ir kaut kāda problēma, kur jātiek ir pāri visām šīm te pēdiņās runājot modernajām problēmām, ja? Kas ir tikai tavā galvā, teorētiski. Ja? Nav bijis tā, ka pats viss tev šitas ir jāizslēdz, ja, lai vairāk tā nenotiktu? Laikam nē.
jo viss ir pamatoti, katrā situācijā, kāds tevi, ievirza, jā, un es vienkārši ļaujos, kā ir, tā ir, neko nevar darīt, jā. Bet, galvenais ir nepļurkstēt. Tiešām neizmuldēties kaut ko lieku, un tad jau viss būs kārtībā. Tā tas ir, man tas strādā, jā. Un arī, teiksim, par attiecībām, cik mums ir jauki, cik mums ir mīļi, cik mums ir forši, kā mēs mīlam viens otru, un viens bez otru nevaram iztikt, un tā tālāk, un vai cik mums ir forši, cik uz vāka mēs baigi smuki, un žurnālā cik skaisti, cik kolosāli. Ir bijuši gadījumi, cik nav bijuši gadījumi, ka mēs pēc šādiem te stāstiem atklātiem, jā, attiecību stāstiem mēs lasam jau pēc pusgada, cik viņš ir stulps, jā, cik viņš nav mīlams, un labi, ka mēs izšķīrāmies. Jā, tā kā es uz šīm lietām arī skatos diezgan maiticīgi, kad par attiecībām arī labāk neko nemuldēt un atklāti nerunāt, varbūt kaut kur pie vīna glāzes, sliktākajā gadījumā ar draugu tur pasēdēt un parunāt. Labākajā gadījumā ar kaut kādiem citiem dzērieniem. Es domāju. Bet veselības ministrija brīdina. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībā. Jā, tieši tā. Pārmērīga. Jā. Tieši tā. Mēs esam pietuvojušies noslēdzošiem jautājumam, un tas ir par atkal tām maskām runājot. Maskām. Jā. Labi. Ko tu ieteiktu? Jebkuram, kurš šobrīd skatās, klausās, kā saglabāt pašam sevi, nepazaudēt sevi, būt sev pašam. Jo tas taču ir forši, vai nebūt? Jā, kā tad? Tas ir labi. Atgriezties sākumā. Iet dabā, ieklausīties viņā, ko viņa grib tev teikt, apķert koku banāli, vai neko darīt. Tā tas ir, tas uz mani strādā. Un, jā, es pats ar sevi nestrādāju, var teikt. Es ļaujos dabai, un viņi izdara visu manā vietā. Un, jā, kaut kā tā, ko es varu ieteikt? Kas es tāds pieteicēju, ja? Vai tad nē? Tev ir savs rokraksts. Bet, jā, daba. Daba, jā, tas ir tas, jā, kas mani aizrauja. Jā. Un kas tad vēl? Mūzika, netaču. Kas tad vēl? Iespējams podkāsti kaut kā. Jā. Te neviens nekad dzīvē nav gribējis pārlaust, pārtaisīt, pārmācīt, izskaust tavu Mana kundze, mana mīļotā meitene. Viņai tas ļoti labi ir izdevies. Es esmu kļūst pa labāku cilvēku. Redz, tad klausīt mīļotos cilvēkus arī. Jā, ieklausīties. Jā. Kompromisu mākslā. Tiešām tas cilvēcīgums atkal. Mēs otro reizi jau pieminam šo vārdiņu. Vajag ieklausīties vienam otrā. Tas nav attiecināms tikai un vienīgi uz divām mīlošām sirsniņām, bet uz visiem sabiedrības locekļiem. Jā, nebūtu par mēslu, vai ne? Par sabiedrības pabiru, ja, kur tikai kaisa kaut kādas nagliņas un negatīvismu un tā tālāk. Ja, vajag pasmaidīt, arī mācīt pasmaidīt pašam par sevi, pasmaidīt par kaut kādām politiskām lietām vai par kaut kādām, nezinu, taču tik daudz liekas vispār ņemšanās ir dzīvē. Labāk tiešām ieelpot, ievilkt dziļu elpu un doties tālāk, ja. Bet, izrādīt kaut kādas rūpes par to, kas notiek apkārt, to gan vajag, teiksim, tas pats par spļaušanu un tā visām pārējām, tas man aizrauja. Ar to es, protams, turpināšu nodarboties. Man patīk tā un ir bijis, ka es stāvvietā stāvu, un tad iebrauc cilvēks un līnija baltā ir pa vidu, jā. Tas jau sakoju, pa divām vietām maksāsiet, jā.
Un... Cik labi. Ej, tu nost. Tagad tas... Nav kur apvainoties, saproti? Jā, vienkārši tāda muļķīga gājiena, bet tas man palīdz pašam. Nu, man liekas, ka mēs tādā veidā arī darām sabiedrību jaukāk. Un tas džeks, kas man aizrādīja par to invalīdu stāvvietu, viņš tiešām arī mīļi to izdarīja. Man uzreiz bija, vispār nav problēma. Tikai stulbi, kad viņš par mani slikti padomāja, tas gan. Bet jācer, ka es atstāju labi iespēju ar savu ātro reakciju. Es domāju, ka noteikti. Tā, vajag ieklausīties sabiedrībā, lai vai kāda viņa būtu, bet mums ir kopā jādzīvo. Mums taču jāiet kopā jau uz vienu mērķi, uz nākotni, lielo nākotni, skaisto nākotni, Latvijas nākotni. Tas tik jauki, ka mums ir sava zeme, sava vieta, kurā mēs varam dzīvot un būt kopā, un tas ir forši. Tas ir. Un ja mēs tur strīdēsimies par kaut kādiem tur sīkumiem, kaut kādiem tur politiķiem vai par kaut ko vēl, tad, kam tas viss ir vajadzīgi. Pa mīlu, jā, tur var pastrīdēties, paņemties, jā, tur, jo tādos strīdos, taču, cik daudz mēs uzzinām viens par otru, jā. Tevi ir aicinājuši politikā? Ir aicinājuši, jā. Pašvaldību vēlēšanās pagājuši gadu, vai aizpagājuši gadu, kad viņus tur bija aicināja, jā, Tals pašvaldībā. Es, protams, kā teicos, mans laiks vēl nav pienācis. Inter, paldies, ka tu šodien atnācis pie ciemos. Baigi forši. Es tev novēlu pirmkārt, lai koncerts ir skaistākais, kāds ir bijis. 8. marta koncerts Arēnā Rīga. Jā, paldies, super. Vispārējie konči arī tikai ar vien labāki un labāki. Jā, Un Grammy par mūžu ieguldījumu. Tu tā kā nē uz to, bet viņu tev vienkārši iedod. Tā kā tu saki, lai dod. Atsūta pomni uz DPD pakomātā ieliek. Precīzi. Jā, bet tā jau plūstam, Lauri. Sarunājuši. Jā, lai tev šī ir vislabākā intervija, lai tiešām miljonus skatījumu, lai tev veids visā tajā, ko tu dari. Un jā, kaut kā uz tevi arī. Es tagad pastījos mazliet savādāk. Man patīk, ka tu esi tāds arī nopietni, jā, ir daļa. Tas ir forši, jā. Tas ir ļoti labi. Paldies tev, Laura. Paldies, Inter. Paldies skatītājiem, klausītājiem. Tiekamies jau nākamajā epizodē. Paldies Radio Tev, ar kuriem sadarbībā top šis podcasts. Radio Tev ir labākais radio, pareizi. Tas ir mans radio mans. Super. Radio Tev, super. Arī tev. Paldies, tiekamies. Čau. Čau.